Prieks tevi redzēt manā YouTube kanālā, un šodien man atkal sagribējās parunāt un aizskaršu tādu tēmu, kā līdzīgi domājošie cilvēki, kas ir mums apkārt, cilvēki, ar kuriem mēs komunicējam. Un šis jautājums palika aktuāls arī man, un es gribētu ticēt, ka arī tev kaut kādā brīdī viņš ir aktuāls. Ja vēl nav, tad, ja mainies tu, mainīsies arī cilvēki tev blakus, un šis jautājums āgri vai vēlu būs aktuāls. Padalīšos ar savām sajūtām, kas mainījās manī un kāpēc šīs jautājums palika tāds, kam es sāku pievērst uzmanību. Kaut kādā brīdī es uzdevu sev jautājumu, kā es jūtos, kad satiekos ar cilvēkiem, ar kuriem esmu satikusies jau ilgāku laiku, pirms tam ar draugiem, ar paziņām, par ko mēs runājam, vai man tas ir interesanti, vai man patīk, kāda ir pašsajūta pēc šīs tikšanās. Un uzdodot šos jautājumus, mēģināju atbildēt sev tā patiesi, nemelojot sev, un konstatēju, ka jūtos nevisai forši, ka man vairs nepatīk sēsties pie galda un kādu aprunāt vai klausīties kaut ko negatīvu. Man paliek neforši, un šī neforšā sajūta bija tā, kuru es ņēmu līdzi sev un ar kuru es cīnījos vai dzīvoju. Un tajā brīdī es sapratu, ka kaut kas ir jāmaina. Šis brīdis ir nevisai patīkams, jo ir nedaudz jāpievēršās sev, jāsaprot, ka dzīve iet, un mēs mainamies, mainās cilvēki mums apkārt. Un te ir svarīgs punktiņš, manuprāt, kad nav jāmaina tie cilvēki, ja, nav viņi jāpārvērš. Ir jāmainās pašai, jāpieņem, ka tu mainies, un jāvirzās tālāk. Es aicinu arī tevi pievērst uzmanību šim, papētīt sevi, kā tu jūties, kad tu sarunājies ar saviem draugiem, kā tu jūties tajā brīdī, cik pacilāta tu esi pēc tam. Un šis ir tāds indikators. Un, manuprāt, jebkurā gadījumā tas indikators, vai ir ok, vai tas ir tas, kas tev vajadzīgs, ir tavas sajūta, tās tavas emocijas, cik piepildīta tu esi pēc tam. Tad ir tā, kad tu sajūti to vajadzību pēc pārmaiņām, būtu kaut kas jādara. Un nevajag gluži tā, ka tu pēkšņi necel klausuli vai nerunā, vai ar vienu nekomunicē un nekur neej. Tu vienkārši sāc pieņemt to faktu vai atļaut sev domāt, ka tu vari atrast līdzīgi domājošos. Koncentrējies uz šo domu, ka tādi cilvēki vispār ir. Varbūt viņi nav pašlaik tev blakus, bet viņi ir. Un tev vienkārši ir jārīkojas. Kas tad ir tie soļi, kurus es speru un kurus spēr tie cilvēki, varbūt kam es sekoju, kas mani iedvesmo, lai mainītu šo apkārtni un uzturētu sevi tādā pozitīvā vilnī, lai nav tā, ka tev ir nepatīkami. Tad ir jāsaprot, kādas ir tās tavas intereses, un jāmeklē šādas interešu grupas, kur tu vari doties uz kaut kādiem pasākumiem, uz kaut kādām, procedūrām iespējams. Tas nevienmēr ir komfortabli, jo es zinu pēc sevis, tu nezini to vidi. Tev ir interese, bet tu baidies. Tas ir kaut kas jauns, un iespējams tava galva teiks, tavs prāts, ka neejam. Mēs taču neesam pietiekoši, vai mēs tur nevienu nezinām, vai ko mēs darīsim. Mans ieteikums pamēģini, uzspēlē šo spēli un vienkārši pamēģini aiziet uz jaunu pasākumu pie jauniem cilvēkiem, izmēģināt jaunas lietas, kuras tevi interesē. Un tu sapratīsi, cilvēki ar savādāku domāšanu, cilvēki ir atvērti, un viņi nekad nenosoda, viņi nesmejās, viņi tevi pieņem, un tu jūties labi tur. Arī tai pasākumā tu jūties labi, interesanti, un arī atnākot mājās pēc pasākuma, tu esi piepildīta. Jau ar to vien, ka tu esi spērusi soli, tu esi izdarījis kaut ko savādāku, un tu biji atvērta. Un tad, kad tu esi atvērta, ieinteresēta un mierīga, mīloša,
tad vajadzīgie cilvēki atnāk uz tavu dzīvi. Vēl viens variants, kā atrast jaunus draugus, jaunas nodarbošanās un pamainīt to vidi, ir runāt sociālajos tīklos par to, kas tevi interesē. Tu esi mainījusies, un tas ir super, stāsti par to. Stāsti par to, kas tevi interesē, ko tu gribētu, kas tevi tagad saista, dalies savām emocijām, jūtām, un tu redzēsi, ka tevi pamanīs tādi paši kā tu. Iespējams, jūs kopā varat augt ar kādu, un tev būs draugs, ar kuru tu vari runāt par šīm tēmām, kas tevi interesē, un jūs kopā atradīsiet jaunus veidus, ko darīt, kur iet, un tas draugu loks paplašināsies. Tāpēc nebaidies likties savādākai, vai nebaidies, ka tu pēkšņi nerunā par to, ko tu runāji 3 gadu atpakaļ. Esi droša, kad vajadzīgais pie vajadzīgā pievilksies, un savi draugi un jauni draugi atradīsies, nebaidies pazaudēt. Mēs taču zinām, ka ja mēs kaut kas aiziet, tad tukša vieta nekad nepaliek, kāds atnāks tajā vietā, un tajā vietā atnāks tas, kam tu esi gatava. Vajadzīgi cilvēki un vajadzīgi notikumi. Tā kā dalies, tad vēl viens mans ieteikums, esi tāda izsalkusi pēc zināšanām, pēc informācijas, pēc jauniem draugiem, meklē iespējas un saredzi un esi gatava mācīties, apgūt, un tas arī ir darbs ar sevi, ļoti interesants darbs, un tu redzēsi, kā mainies tu, un līdz ar tevi mainās arī viss, kas ir tev apkārt. Tas ceļš ir ļoti interesants, un nepaliec viena, jo mainīties vienai var, protams, bet es uzskatu, ka mēs mainamies miedarbībā. Mēs vērojam un saprotam, patīk vai nepatīk. Mēs klausamies, saprotam, patīk vai nepatīk. Mēs sijājam to informāciju un tos cilvēkus, viņu kaut kādu ietekmi uz mums, savus sajūtas vērojam. Un tajā visā tādā kokteilī mēs atrodam sevi, tāpēc mainīties kopā, mainīties ar līdzīgi domājošiem un augt ir, manuprāt, tāds veiksmīgāks variants, interesantāks variants. Tāpēc meklē līdzīgi domājošus cilvēkus. Nebaidies pazaudēt to, kas tev ir, jo tam, kam jāaiziet, vienalga aizies. Koncentrējies uz sevi, esi atvērta, mīloša, izsalkusi pēc zināšanām un kaut kā jauna, un es ticu, ka tev viss sanāks. Droši pieseko man gan šeit, YouTube, gan Instagramā, jo es arī esmu uz šī ceļa, es arī meklēju līdzīgi domājošus cilvēkus, un ja mums ir pa ceļam, vienkārši pievienojies, es būšu priecīga. Paldies, ka paskatījies, ceru, ka tev bija noderīgi.